Labvakar visiem! Apsveicu visus ar Latvijas uzvaru pret Portugāli, un uz grābekļa mēs neuzkāpām. Tagad jūs rīcībā ģenerāļa nagla 300 sekundēs. Nu ko, prieks, kad šī uzvara nodrošināja Latvijai viena astotdaļfināla piedalīšanos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums ir trešo vietu, neviens noņemt vairs nevar. Nekādas spēles ar Čehiju, nekādas citas spēles, mēs esam trešā vietā. Un šovakar lūdzu ieslēdziet ekrānus un skatieties Lietuvas un Somijas spēli. Šīs spēles uzvarētājs būs nākošais mūsu pretinieks. Nu, nākošais pretinieks būs Čehija, bet jau vēl tālākais būs jau vai Lietuva vai Somija. Nu, ko par spēli? Nu, iesākām ļoti pārliecinoši ar žagaru priekšgalā, un tad notika kaut kas atkal neticams. Uzgrūdās kāds spēlētājs žagaram virsū, un Arturs nogāja klibojot, un pat neklibojot, bet kaut kur viņa aizveda, un līdz ar to mēs redzējām, kāda ir situācija kopumā. Nu ko, bēdīgs fakts, jo saspēles vadītāji paliek vien mazāk. Bet vēl spēles beigās Zorigs nevajadzēja atrasties pie 16 punktiem. Laukumā varēja izlaist cilvēks, kas maz spēlējuši, arī nejauši sadūrās un aizgāja klibojot. Tas nozīmē, ka mums paliek vien mazāk un mazāk spēlētāji. Bet par pirmo puslaiku. Nu, ko tādu komandu es sen nebiju redzējis. Nu, tātad pirmie metieni un visiem smaids aiz lūpām un visi smaida, rāda. Neatceros Dairu smaidošu, tas vienmēr, kaut gan viņš jau tur arī izcēlās spēles laikā, kā ar konfliktu kaut kādu tur kautiņu gandrīz uzsākt. Bet, principā, pirmais puslaiks Kristapa Porziņa pārziņā. To, ko viņš darīja, sen nebija redzams. Tātad, principā, visu, ko meta, visu iemeta. Un, principā, bija labākais spēlētājs uz laukuma. Un pirmo reizi es redzēju 20 minūtēs, ka viņš ir īsts līderis. Komandā, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Bet es vēlreiz saku, tā bija Portugāla. Tā nebūs Lietuva, droši vien tā nebūs Somija, tur būs pavisam cita spēle. Portugāla nav mūsu līmeņa komanda, tomēr ir vājāka komanda. Un šobrīd komanda parādīja, kad šī spēle Serbija iedeva pārliecību. Un šī pārliecība ir ļoti svarīga tieši tādā spēlēm ar tādām vājākām komandām. Kaut gan Portugāļi viņi jau tā baigi ceļu nedeva. Mēs vienkārši Kristaps viņus salauzi. Mēs redzējām otrajā puslaikā, viņi tur arī jau bija padavušies. Īstenībā viņi vairāk jau nebija tie, kas bija. Tā kā, bet ir interesants fakts, kāpēc mēs zaudējām Portugāļiem 2007. gadā. Tāpēc, ko to vadīja Rīgas ASK bijušais treneris Valentīns Meļņičuks. Viņš labi zināja mūsējos. Un viņš pat intervijā pateica, spēlēt čaļi brīvi. Un tā viņi brīvi spēlēt un neielaid mums tālāk playoffā iekšā. Nu ko, KP arī mēs varam pateikt. Sākumā viņiem bija, teiksim, viss iemet, otrā man neko neiemet. Bet, tomēr saprotam, nav viņam tur, kā saka, jāspēlē pēc rezultātu. Kaut gan, viņš nav Jokičs, kas grib dabūt 40 efektivitātes punktus, viņš to arī nedabūja. Nu ko, sekosim divām lietām. Vēl, ko es gribēju pa aizsargiem pateikt. Principā, point guard ir uzņēmies Rihards Lomašs. Mēs redzam viņam 4 punkti, bet 7 piespēles un 7 bumbas. Tad mums ir jauns saspēles vadītājs komandā, un tas ir liels prieks. Un, principā, ja tas Zorigs vēl izies ar žagaru, es nezinu, kurš būs otrs saspēles vadītājs. Es jau pirms šīs pārraides teicu, ka Leimani vajadzēja, tāpēc, ka žagars ir tāds uz puņķiem, un mēs redzam, ka komandai nav saspēles vadītāja, un Čavars kopā ar Steinbergu sēž uz beņķa un praktiski neko nedara. Jā. Tā kā, es godīgi sakot, skatos ar tādu lielu bību uz nākotni tieši šī sastāvdēļ. Bet Latviju-Lietuvu mēs gribam. Mēs gribam Latviju-Lietuvu. Slimojam šodien par Lietuvu, lai viņi uzvar Somas, un mēs būsim kopā. Ar Somiem negribas spēlēt. Varētu hoķi uzlaist viņiem. Tā kā paldies, ka skatījāties un sekojiet nākošajai manai naglai līdzi, un tā jau būs varbūt pa visu turnīru kopumā, grupas turnīru. Tā kā paldies un novēlam Latvijai
kā teikt, ne uzvarēt Čehiju tādā draudzības mačā, bet arī vinēt Lietuvu vai Somiju. Čau!